2020. gada augustā pēc 40 gadu pārtraukuma Grobiņā atgriezās leģendārās sacensības Zelta mopēds. Tas bija liels gods un reiz arī pārbaudījums pašiem grobiņniekiem sarīkot zelta mopēda Latvijas čempionāta posmu. Viss izdevās godam, un šobrīd iespējams jau var runāt par aizsākumu tradicionālām ikgadējām sacensībām Grobiņām. Gads ir pagājis, baigais prieks, kad izdevās ar visiem covidiem un ierobežojumiem tomēr noorganizēt un lai mums tas tomēr ieviešas par tradīciju. Jo, ja jau 2 reizes, tad tas nozīmē, ka tas jau ir ikgadējs pasākums. Pagājušajā gadā bija tāds tā kā mēģinājums, eksperiments, tagad jau tā kā mēģinam vērst plašumā vēl lielāku pasākumu. Pagājušajā bija tā teikt pirmā reize, daudz nezināmā, bet šogad jau zinājām, ka tiešām vajag šo pasākumu, jo atsauksmes bija labas. Un pacentāmies, un te ir atkal zelta mopēds, Latvijas čempionāts Grobiņā. Trasa tāpat, un iekopts ir un var labi braukt. Cik ir šodien dalībnieku? Oi, diezgan daudz, jā. Kā kurā klasē, protams, bet diezgan daudz jaunie puikas ir izrādījuši interesi un piedalās, un arī no mopēdiem ir atsaucība, tā kā vērts organizēt. Jau jaunieši bērni izrāda interesi, ka grib apgūt motobraukšanu, grib iemācīties, tāds puiku sportveids jau arī ir, tehniskās lietas. Un tad cenšos viņiem palīdzēt šo apgūt, jo motosports ir ļoti svarīgi no pašiem pamatiem sākt, lai pareizi var braukt, lai nebūtu kļūdas. Kā Covid laika apstākļi ietekmēja treniņus? Bija jau, protams, daudz sarežģījumu, bet pie tiem noteikumiem, kas bija, darījām tā, kā jābūt, un viss bija kārtībā. Notika treniņi, bet sacensības? Sacensības ilgu laiku nebija, jā, tas gan, jo ziemas periodā, saucamā ziemas periodā, tā teikt, treniņu sezona ievilkās ļoti ilgi, kad jau tik ļoti nevarējām sagaidīt sacensības. Gatavo sacensībām? Tieši tā. Izbraucis jau visu bāku? Bija kvalifikācijā, jā, bišķi aizgāja. Bišķi iznāca patērēt. Cik tu sen brauc ar mocīti? Es Gadiņu nepilni. gan arī gadu nepilnu. Pirmais mocīts man bija Ziemassvētkos, man bija uzdāvinājums, un no tā brīža tagad sāku braukāt. Un patīk braukt? Ļoti. Šīs ir kurās sacensības tev? Otrās. Pa lielam baigais lepnums ir. Tas tāds, kad nesēž sētā vai kaut ko tādu, bet nodarbojās ar kaut kādu tehniku un kopā mēs varam pabraukāt. Mēs bieži braukājam arī pa trasu, tā kā pavadīts laiks kopā. Lai kliedētu pirms starta satraukumu un uzmundrinātu gan sacensību dalībniekus, gan līdzjutējus un atbalstītājus, izskan muzikālais sveiciens no apvienības starp 2 skrūvēm izvēlēties. Pavisam īsts brīdis, un uz starta dodas paši mazākie un paši ņiprākie motobraucēji. Zelta mopēds 2021. 5. posms Latvijas čempionātā un absolūti nopietns pasākums valsts mērogā. Tā zaļie karoga aiziet, 15 sekundes līdz startam, ievelkam eltus, sīkie tur ručkā, patiesi vaļā. Tā, tiesnesis turās braši, galvenais neuztaisam falšstartu, sagaidām, ka rādīs mums no viņa vēl. Un 5. Ātrums ir baigi. Vai tik šitā nav ātrākā klase šodien? Apsties, kas pa lecieniem. Praktiski tramplīna nav, bet tik un tā braucamais atvērt no zemes. Čaus apdzieni. Apsties, atkal. Nežēlīgs cīņas, nežēlīgs. Grobiņā šoreiz Latvijas čempionāts. Aleks 1. pozīcijā, Alans 2. Haralds Jākapsons 3. Brains Sazaņēko 4. Raimons Miģels Vīdols 5. pozīcijā, Rihards Vanaks 6. Arturs Rupeks 7. Baigi ņemāt čaļi, paskatāmies, šitāds kārtīgs motokros, jūs varēsiet lepoties, ka redzējāt šitos sīkos jau šajā klasē braucam, pēc tam viņi paaugsties un brauks MX1, un tad jūs teiksiet, jā, es atceros, toreiz Grobiņā viņi jau parādīja labas spējas. Šīs ir ļoti labas sacensības sākumam, lai saprastu, kas tas ir, kas ir starts, kas ir finišs un kā notiek.
Kā klājas taviem sportistiem? Jā, labi, ir gada laikā progress ir diezgan liels, tāpēc samērā regulāri arī trenējamies, puikas uzklausā, un arī vairākas meitenes jau ir piedalās, tā kā dažādi vecumi, tā kā kopumā ļoti interesanti. Cik ir sena tava pieredze ar motobraukšanu? Tā normāli braukt 2 mēneši. Pirmās sacensības, jāmēģina, ir jākrāj pieredze. Kāpēc tu izvēlējies mocīti? Kāds aizraujoši ātri, nepatīk augstums, es domāju, kaut ko tādu citādāk vajadzētu atrast. Pamēģināju, iepatikās un saprast, ka tas ir man. Tu esi jau izbraukusi treniņu braucienu? Jā. Un kā trase? Forša. Bija jau iepriekš izmēģināta, bet tiešām forša trase man jau patīk. Vislabāk, nav liela kalna pagaidām priekš manīm, tā kā tīri okei. Sacensības notiek 8 motociklu klasēs, katrai klasē mērojot 2 braucienus. Kā atzīst sacensību dalībnieki, tad galvenais, lai tehnika nepieviļ. Pagājušajā gadā tu arī biji grobiņā? Jā, bija. Kā veicās pagājušajā gadā? Bija tehniskas ķibeles un nesanāca finišēt pirmajā trīniekā. Šogad ir uzlabojumi mocītim? Ir uzlabojumi un jācīnās pa vislabākajām pozīcijām. Pirmo vietu, protams. Protams. Jā, ir tēva pēdās. Tieši tā, jā, tur gan citur. Mototrasē kaislības sit augstu vilni, noskaidrojot, kurš ātrākais, izveicīgākais, kuram tehnika labāka, kurš vairāk veltīs laiku treniņiem. Pirms 50 gadiem iedibinātās bērnu un skolēnu mazmotoru krosa sacensības Zelta mopēds savus ziedu laikus piedzīvoja 80. gados. Savukārt 90. gadu sākumā, kā arī vēlāk, mainījās tehnika, intereses un tradīcijas, noslāpējot Zelta mopēdu kustību. Pateicoties entuziastiem, pēdējos gados leģendārais Zelta mopēds piedzīvo savu atzīšanu, saglabājot sacensību pamatīdeju, kā ikvienam pieejamu motosporta veidu. Galvenais, lai interesē tehnika un nav bail no ātruma. Protams, kādai daļai tās ir nostalģiskas atmiņas ar bērnības garšu, kas liek darboties un iespējams pat piedalīties sacensībās vai arī motobraucienā pilsētas ielās. Bet man tieši prieks ir par šo retro klasi un par tiem, kas būtībā, kas to dara tā kā nevis sporta pēc, bet svētku pēc. Un šie mopēdisti, par tiem man visvairāk ir prieks. Kāda nostalģija, protams, no tā ir, jo tajā laikā mopēdi tas bija tāda 12-gadnieka, tas bija viss, jā. Tas bija sapnis un krāja naudu, un nebija jau tā, ka varēja iet veikalā nopirkt. Bija jāgaida, kad būs pievedums, un tad bija vēl pie veikala durvīm jāizcīna cīņa, un tā lai tiktu, tā kā es Rīgā viņu pirku to pirmo savu mopēdu, un žigulim uz bagāžnieku augšā vedu uz grobiņu, tā kā vesela darīšana. Un tā vecā kustība, tas jau ir baigi forši, un man liekas, ka daudz cilvēku arī nāk skatīties, un ir tā nostalģija. Teiksim, ka tu brauc un atceries, tā taču bērnības, vairāk noskrēja ar to mopēdu nekā sporta stundā, teiksim, skolā. Bet tu bērnībā redzēji šitādus sportus, jā? Man bija pašam, man bija kaut kādas 10 vai 9 gadi, man opīts bija Rīga atdevusi, un tad mēs atceros, kādreiz pie Gulbu dīķīša Liepājā dzīvoju, un tad pa to ielu braukājām. Pagājušo gadu es ietekmējos arī no šī pasākuma, un arī caur internetu un caur paziņām ēdolē dabūju. Viņu aizbraucu nopirku, un viņš var bija galīgais šrots, un tagad pēdējās 2 nedēļās ātri uztaisīja. Standarta mopēds, nav nekas ķūnēts, nav lielie zobrāti, nekas. Man galvenais ir piedalīties un vismaz vienu apli nobraukt. Tagad nevar izšķirties, izmēģināt, kā iet šitas, vai nebraukt ar to 55. vai ar šito tikko atjaunoto. Jo tas man bija, ja mantots no mātes, tad šitas bija pirmais paša pirkums. Par 50 padomju rubļiem. Atceries to momentu, kāda bija tā sajūta, kad tu pirmo mocīti nopirki? Jā, protams, kad atceros paša pelnīts. Galvenais, ka toreiz kaplē tās bietas tā netika, bet kas tas bija par stimulu? Cik bieži iznāk
braukt ar to mocīti? Nu, tikai pa augstiem svētkiem. Tā kā man tagad pāiecina, tad, kad Durbas zemniekiem, kur mēs bijām, vai šodien grobiņu. Jācer, ka vēl uz kādiem svētkiem šogad sezonā paspēj. 21. augustā Grobiņā rūca ne tikai zelta mopēds. Vakar pusē mazpilsētu piepildīja daudz jaudīgāki un netik redzēti braucamie, kas kopā ar saviem saimniekiem priecēja kā zinkārīgos un lietpratīgos, tā nejaušos garām gājējus. Jau 7. gadu augustā Grobiņa bija kļuvusi par motobraucēju galvaspilsētu. Kā jau ierasts, gaidītākais un krāšņākais notikums parādes brauciens pa Grobiņas ielām, kas līdzi nes prieku un neaprakstāmas emocijas, kā dalībniekiem, tā arī skatītājiem.